Es domāju, ka mūsu vibes ir izmainījušies. Mēs neesam tādi, kādi mēs būtu, ja mēs stāvētu. Dzejolis man pašai ir ļoti svarīgs. Viens no maniem pirmajiem labajiem dzejoļiem vispār. Un, kad es to sarakstīju, man bija 16 gadi. Un es arī atceros, kā tas tapa. Tas tapa skolā, mākslas vēstures stundā. Un es tiešām no visas sirds brīnījos par to visu, kas tajā dzejolī, tie jautājumi, kas ir uzdoti. Un es nebiju par viņu aizmirsos, bet man bija, protams, ļoti patīkams pārsteigums, ka Jānis un Sigma izvēlējās tieši šo. Pirmkārt par dzejoli. Dzejolis ir vecs priekš maniem apmēriem. Un manas saprašanas ir vecs, jo, ja es pareizi atceros, to rakstīju, man varbūt bija kāds 16. Tas nozīmē pirms kādiem 10, 11. Godīgi sakot, es pat biju nedaudz aizmirsis par šo dzejoli. Tas ir publicēts manā pirmajā grāmatā. Kūkam arī ir dzejolis par to, ka cilvēks paguļas apakšā tankam, bet iznāk kaut kas foršs beigās. Tipā jauna dzīvība. Es jau sen biju aizmirsis to dzejoli, kur man ir kaut kas rakstīts par Dionīsu. Bet ja jau Jānim likās, ka tajā dzejolī kaut kas ir, tad es priecājos, ka viņš to ir sakomponējis un ka Sigma to ir iestudējusi. Var sākt? Jā. Es vispār piekrītu Paula Bankovska pusoficiālajam viedoklim, ka latviešu mūzikā līdz šim ir pietrūcis intelekta un ka Sigma to, neteiksim, ka pavisam aizpilda, bet, jā. Un ka viņi to nes sevī, teiksim. Dziesma man patīk ļoti, jā. Kūkam arī ir sakomponēta vēl citos gadījumos un citās grupās. Tad jāatzīst, ka šī grupas Sigmas kompozīcija man patīk vislabāk. Dziesma man patīk, un kad es pirmoreiz to dzirdēju vēl demo versijā, tikai ar klavierēm un balsi. Un es teicu Jānim, lai viņš varbūt labāk, lai viņš netaisna kādu aranžējumu, jo man patīk tieši tā kā bija. Bet, kad es dzirdēju arī aranžēto versiju, jāsaka, ka ir vēl labāk. Man vispār pie Sigmas no sākuma bija grūtāk pierast, jo es mūzikā neesmu tik sagatavots klausītājs, un tad man vajadzēja visu to gadu, kamēr mēs ar viņiem kopā uzstājāmies, līdz es sāku saklausīt visas tās nianses un smalkums. Bet, kad Jānis man uzlika Mikēnieti, tad es jau tā kā varēju novērtēt. Man ļoti patīk, ka viņa tik maiga. Un viņa arī glīti. Jā, tā noteikti ir skaistākā latviešu puišu grupa. Un arī varbūt talantīga. Kādi? Talantīgākie. Nē, talantīgi noteikti, bet iespējams pat talantīgākie. Labākais veids, kā būt intelektuālai grupai, ir komponēt mūsu tekstus. Jā. Ieklausieties šais vārdos, lūdzu.